Apvienotajā Karalistē problēmas sagādāja imigranti, kuri ieradušies lielo pabalstu dēļ. Tādēļ Lielbritānijas premjerministrs Deivids Kamerons sola, ka Eiropas Savienības valstu imigrantiem drīzumā tiks liegta iespēja saņemt daļu pabalstu pēc 6 valstī pavadītiem mēnešiem, ja viņi nespēs pierādīt, ka šo laiku pavadījuši darba meklējumos. Tiek plānots arī ievērojami paaugstināt sodus kompānijām, kas nodarbina nelegālos imigrantus. Birmā joprojām nerimst budistu un musulmaņu sadursmes, kas aizsākās 20. martā, kad izcēlās konflikts starp musulmaņu zelta veikala īpašnieku un budistu pircējiem Meiktilā. Nemieri līdz šim prasījuši 32 upurus un pārņēmuši jau vairākas Birmas pilsētas. Valstī izsludināts ārkārtas stāvoklis. 25. martā Eirozonas finanšu sektora pārstāvji vienojušies ar Kipras valdību par 10 miljardu eiro lielu aizdevumu un valsts paturēšanu Eirozonā. Tāpat nolemts, ka visi bankās esošie depozīti, kas pārsniedz 100 000 eiro, tiks aplikti ar vienreizējo nodokli, par kuru apmēru lemts tuvākajās dienās. Pret depozītu aplikšanu ar nodokli protestē Kipras iedzīvotāji. Strauji tuvojas Latvijas pašvaldību vēlēšanas, kuras notiks šā gada 1. jūnijā. Centrālā vēlēšanu komisija paziņojusi, ka 22. martā pabeigta ziņojuma izsūtīšana vēlētājiem, kas informē par balsošanas kārtību, kā arī sniedz informāciju, kurā vēlēšanu iecirknī balstiesīgais reģistrēts. Ziņo, ka mainīt reģistrēto vēlēšanu iecirkni katram individuāli iespējams vēl līdz 7. maijam. Sestdien, 23. martā miris mājās atrasts krievu oligarhs un biznesmenis Boris Berezovskis. Lai gan Berezovska tuvinieki pret politiķa pašnāvības versiju izturas skeptiski, policija ziņo, ka šobrīd nav nekādu pierādījumu tam, ka Berezovskis varētu būt nogalināts. Šobrīd par ticamāko nāves cēloni tiek uzskatīta sirdstrieka, taču baumu līmenī dzirdams arī dažādu sazvērestību versijas.